šī būs mums Svētā Bernarda baznīca. Šādi te uzreiz nogriežās no ieliņas un iet uz leģu. Un šeit atkal ir svētbilde, kas darināta mozaīkā. Lūk, pievelkam tuvāk ar visiem zelta detaļām. Ak, kungs, es esmu pilnīgā šokā. Īsta veca Bizantijas laika baznīca. Fantastiski. Es nekad neesmu redzējis, ka ikona stājas tādā keramikas stilā. Šeit tas pats. Te ir mozaīkas krusts Kristam un aiz muguras. Baznīcas aizmugurē ir arī ērģelis. Ir atkal skaista pasāža kārtējā, to šeit ir daudz. Ar visādiem veikaliņiem. Izrādās, te augšā vēl kāds dzīvo. Te tāda interesanta siena ar mocīšiem un bildēm uzzīmētiem. Adres. Viens maziņš saldumu veikals, sardziņš, saldumu veikalu kaķis. Stambulas vitamīnu veikaliņi. Nu kā lai nepaņem zemeņu suliņu. Debesčīgs padzēriet. Te man te tāds nāk pretī, ko kaķīti. Mazo dzīvnieci. Kaķīši ir visur. Man tik tomēr piesaistā papagāļu nosaukumu kafēniciņa, bet tur esot kaļāni kūpenātāva, tā kā tas nav tā vienkārši, un viņi ir arī cieti. Tā kā puišiem ir jāizklaidējās, nevis tur jādzer kaut kur aiz stūri. Smuki paspēlē. Bērnības spēles, nu vienkārši superīgi. Tā ir kaut kāda speciāla spēle, te puiši met tādu bumbuli un kvadrātiņu, un tad nu lec, un tad ņem un lec pāri. Tā viena sieviete ar tūlītās ies un leks arī. Es nevarētu. Es
es nevarētu. Man ir sašpricēts pēdas, un es knapi varu paiet. Šitai pasāžā es nopirku savus smalkās, dārgās drēbes turku stilā. Man gan liekas, ka viņas ir līdzīgas latviešu tautas tērpam.